Jau vairāk nekā 2 gadus lauksaimnieki, mednieki un atbildīgās ministrijas pārstāvji aktīvi diskutē, kā cīnīties ar lielo savaļas dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. Šoreiz visu iesaistīto pušu pārstāvjiem nācās kājā saut gumijas zābakus un tikties aci pret aci postījumu vietās. Savaļas meža dzīvnieku postījumi veidojas kā 3 pušu, lauksaimnieku meža dienesta un mednieku neveiksmīgas sadarbības rezultāts. Tikko kaut viena no šīm pusēm ir kļūdījusies savā darbībā, cieši abas pārējās. Ir situācija, kad grēkojas ir pats zemes īpašnieks, nedarīdams praktiski neko, lai savu īpašumu pasargātu. Gadās, kad ir kļūmes limitu noteikšanā, un gadās arī, kad medniekiem vienkārši pietrūkst resursus, lai šos limitus, realizētu. Visplašākie lielo meža dzīvnieku postījumi ir tieši Kurzemes pusē. Zemnieku saima tāpēc rīkoja izbraukuma tikšanos Talsu novadā. Pēdējos 2 gadus ļoti aktīvi strādājam pie medību likuma projekta. Ir atsevišķa darba grupa, zemkopības ministrijā, kur piedalās lauksaimnieku organizācijas, meža īpašnieku, mednieku organizācijas, valsts meža dienests, kur gana asi tiek diskutēts par šiem iespējamiem labojumiem medību likumā. Svaigi uzvērtais tīrums vairs neliecina, ka šeit reiz audzis ziemas rapsis. Briežu postījumu dēļ saimniekam šo pavasaru nāksies lauku apsēt otrais ar citu kultūru. Lielo dzīvnieku postījumu no apsaimniekotajiem apmēram 1000 hektāriem ir rēķinot naudas izteiksmi katru gadu vidēji 20 000 Latvijas zaudē. Valsts meža dienests ir pārliecināts, ka lielu daļu vainas jāuzņemas tieši vietējiem medniekiem, ar kuriem zemnieki ir noslēguši līgumus. 11. un 12. gada medību sezonā valsts meža dienests ir izsniedzis 97 atļaujas uz stāvbriežiem, nomedīts 73, 75%. Redzēt šī periodā, cik tas cilvēks var izturēt. Viņš katru nakti nav spējīgs nostāvēt šī laukā. Ja? Mednieks ir tikai cilvēks. Lauksaimnieki problēmas risināšanai pieprasa izstrādāt konkrētas vadlīnijas valstiskā līmenī. Tikmēr atbildīgo instanču pārstāvji uzskata, ka problēma jārisina vietējā mērogā. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.